šodien. Iemetam čatiņā kaut kādus vieniniekus, kaut ko. Jo mums ir rīktīgi foršā jaunumi. Mēs darām kaut ko tādu, ko mēs ilgu laiku neesam darījuši. Mēs jums kaut ko foršu sagatavojuši, lai jums palīdzētu pacelt savu biznesu nākamajā līmenī. Šis viss ir tikai priekš jums, tāpēc visu, ko mēs prezentēsim, visu, ko mēs jums rādīsim, noteikti izmantojiet uz pilnu programmu visas šīs iespējas, ko mēs jums esam sagatavojuši šodien. Tāpēc, jā, es varbūt nekavēšos tagad speciāli te ilgi un nerunāšu kaut kādus garus ievadus, bet, jā, ieladīšu Madaru. Nu, lūk, es gribu jums pastāstīt, padalīties ar kaut ko, ko mēs esam izplānojuši. Tas jums vajag obligāti tā. Mēs taisam. Jūs redzējāt to ievadu video, ko es jums rādīju? Tas video, viņš noteikti, es speciāli ar nolūku to parādīju, jo mēs darīsim kaut ko līdzīgu. Patiesībā mēs darīsim to pašu. Mēs taisam Latvijas takeover pilnīgāko, ok? Un mums ir nepieciešams, lai jūs visi, kas ir šajā zvanā, lai jūs obligāti aizņemat savus datumus, kas ir tātad 7. līdz 11. 7. līdz 11. jūnijas, ok? Tas ir pēc mēneša, vai ne? Visiem vēl ir iespējas paņemt brīvdienas darbos, sakārtot, ieplānot mierīgi, ok? Tagad nebrauciet nekur projām tajās dienās, es zinu, kad sākas vasara, bet noteikti šos datumus pilnībā aizbukojiet sev ciet, jo jūs būsiet aizņemti, it īpaši, tad pastāstīšu, ko mēs darīsim. Šajos datumos pie mums brauks ciemos ļoti īpaši viesi, tā, protams, mūsu Sendija un arī Migels brauks, ok? Tātad viņi visi būs arī, un būs vēl viens pārsteiguma viesis, ko es jums pastāstīšu, bet viņi visi būs Horvātijas incentīvi, un tāpēc tam, reku Sendija nāk. Tātad, nu, lūk, visi šie te līderi, Sendija, Migels, viņi brauks pie mums uz Rīgu uz šīm dienām, tā kā noteikti izmantojiet iespēju, pēc iespējas, cik jūs varat, pievienoties visā, ko mēs organizēsim, ok, satikties, parunāties, un, protams, arī tūlīt parādīšu, ko mēs esam ieplānojuši un izmantot to visu savā labā, tos pasākumus un visu, ko mēs esam ieplānojuši, ok? Un novērtējiet arī noteikti to, ka Migels ir īpaši, viņš nav Latvijā bieži, viņš varbūt, jā, nu, reizi gadā, kas varbūt kādam liekas bieži, bet kādam tas neliekas bieži, manuprāt, tas nav bieži, un viņam nav, principā, cita iemesla šeit braukt, kā tikai pie mums, tāpēc visu, ko mēs esam sagatavojuši, parādām viņam cieņu, Migelam, ka viņš brauca šejieni caur to, ka mēs tiešām pieliekam liels pūles, lai izdarītu pašu labāko, ko mēs vien varam, lai parādītu viņam cieņu, ka viņš šeit ir gaidīts, ka mēs viņu sagaidām ar daudz vēl cilvēkiem. Mēs, protams, taisīsim pasākumu. Nu, lūk, tā tad. Jā, tad mēs taisam pasākumu. Es jums tūlīt parādīšu, mums ir plakāts gatavs jau. Tad tas būs 11. jūnijas, 6:00 vakarā. Ok, tātad mums ir ļoti jāpievērš šeit uzmanība. Tātad mums ir bezmaksas, biļets būs bez maksas. Tāpēc ielikt pēdiņā, saka, jāpārdod. Tātad zālē mums ir 200 vietas, ok. Bet tā kā tas būs bezmaksas pasākums, parasti ir tā, ka bezmaksas pasākumos cilvēks, viņš saka, ka viņš būs, bet beigās viņš nebūs, vai ne? Tāpēc mums vajag piepildīt to zāli pilnībā pilnu, stāvgrūdām pilnu, un tāpēc, lai tas notiktu, mums vajag uzaicināt ar rezervi vairāk cilvēkus, jo būs daudzi, kas pēdējā brīdī atkritīs, neatnāks. Tāpēc mēs reiķinamies, kad mēs visi kopā, uzsvars ir uz jūs, jo šis pasākums tiešām ir veidots priekš jums, jaunajiem līderiem, kas nāk, jaunajām meitenēm un džekiem, kas grib būvēt biznesu Latvijā, jo šeit ir ļoti daudz iespējas vēl joprojām, vai ne? Tas pasākums tieši priekš jums, mēs speciāli taisam bezmaksas ieejas pasākumu, mēs speciāli maksājam par šo te zāli, lai jūs varat būvēt savu biznesu, attīstīt savu biznesu, iet tālāk, ātrāk, jo mana pieredze pasākumiem ir vienkārši ļoti superīga. Man ir bijuši ļoti daudz cilvēki, kas pievienojās manai komandai tieši, kas ir atnākuši uz pasākumu, vai pat vairākiem, vai ne, ka šeit ir gan jauni cilvēki. Jā, būs epic, būs amazing. Jā, tad pasākumi ir ļoti svarīgi, kas iedod cilvēkiem, it īpaši mums Latvijā, man liekas, tā kā ir ļoti daudz, jā, vienmēr visi, kas pievienojas biznesā, man saka, jā, bet Latvijā taču tik daudz skeptiski cilvēki, tad šis te personas klātbūtnes, tas in-person pasākums, vai ne, ir tas, kas viņam dod to uzticību šim te biznesam. Viņi redz, ka wow, Migels, Sendija, Kristers, vai ne? Mēs ar Madaru, šie ir īsti cilvēki, kas to nodarbojas. Viņiem ir īsti reāli sasniegumi, vai ne?
Un ka viņi redz, ka vēl ir zāle ar vēl 200 cilvēkiem, viņiem atverās muti vaļā, un viņiem tāds, ok, es arī to gribu darīt. Vai ne, protams, tā enerģija, kas būs pasākumā, tas value part, ko Miguels, Sandy, Kristers, ko mēs ar Madaru dosim, tas būs next level, kad cilvēkiem iedod to, jo iedomājieties, salīdzināt, protams, es nesaku neko sliktu, vai ne, viens pret viens zvani, un šī tāds pasākums, ko mēs uztaisam, kur ir 200, 300 cilvēki, kur ir Miguels, Sandy, kur visi līderi, un kāda ir tā enerģija, jo pēc manas pieredzes tiešām šie pasākumi tie, kas man palīdz riktīgi advancēt manā biznesā, pakāpties nākamajā līmenī, paspērt nākamo soli. Tāpēc noteikti izmantojam to. Un es zinu, ka mums ir obligāti jāpiepild šī zāle. Okay? Mēs jums ar Madaru arī nākamajās dienās iesūtīsim Network House chatā, parādīsim, kā aicināt uz pasākumu. Es bišķiņ pastāstīšu, vai ne? Mēs aicinām visus, jo es zinu, ka īpaši atbrauc Miguels un Sendija uz šo Latviju, uz Rīgu, uz pasākumu, speciāli vadīt mums pasākumu. Man būs kauns, ja viņiem būs jārunā pustukšā zālē. Okay? Un es ceru, ka jums arī jūs sajūtat to sajūtu, un jūs negribat, lai tā būtu. Un jūs darīsiet visu, lai mēs kopā piepildītu šo zāli. Okay? Protams, jums katram nav jāsēs 300 cilvēki, vai ne? Varbūt mazāk, bet mums kopā ir obligāti jāpiepilda tā zāle. Un kā mēs to darām? Protams, mēs aicinām draugus, paziņus, prospektus, visus, kā mēs esam stāstījuši par biznesu, kā mēs arī neesam stāstījuši par biznesu. Jums ir boyfriendi, kas grib nākt pastīties, meitenes, kas grib nākt pastīties, draudzenes, vai ne? Kā mēs varam darīt? Visvienkāršākais, kā mēs rakstam cilvēkiem, kā aicināt uz pasākumu, vienkārši uzrakst, hei, kā tev iet? Ko tu dari 11. jūnijā 6. vakarā, okay? Ja cilvēks atbild, ka viņš ir brīvs, tu saki, ok, super, mēs taisam, esmu tikko sācis jaunu iespēju, mēs taisam klātienes pasākumu, mums būs ciemos līderi, kas ir 6-figure earners, 7-figure earners, viņi pasniegs lielu vērtību, parādīs šo te biznesu, parādīs, ko mēs darām, kā pelnīt online, kā veidot online ienākumus ar finansu tirgiem, caur marketingu, ok? Jūs stāstiet saviem draugiem, saviem prospektiem ar lielu enerģiju, ar prieku, ar deksmi par to visu, vai ne? Un noteikti, paprasiet viņiem, lai viņi apstiprina, ka viņi tiešām būs tās sarunas beigās, jo vienmēr sakiet to, ka mums ir biļešu skaits ļoti ierobežots un ir ļoti daudz cilvēku, kas patiesībā kas tā ir, tas nav melots, kad nav tā, vai ne, kad ir ļoti daudz cilvēku par šo visu interesējas, kas ir nākt šiem pasākumiem, tāpēc sākat arī laicīgi aicināt, sākat no šodienas jau aicināt, vai ne, mums būs plakāts arī parādīšu to. Tad sākat aicināt cilvēkus, lai viņi aizņem šo datumu, lai viņi nāk 6. vakarā, tas ir pēc darba, visi var tikt, vai ne, kas ir Rīgā. Arī aiciniet ārpus cilvēkus, ārpus Rīgas, lai atbrauc, vai ne, jūnijā jau ir beigušās skolas, studijas, vai ne, visu kaut ko, nezinu, var paņemt brīvdienu, jo šī ir iespēja, kas tiešām spēj izmainīt dzīvi, un jums tam iekšā ir jātic, jums ir jātic iekšā tam, ka šī ir superīgākā iespēja, kāda vien mums šeit Latvijā ir šobrīd, un tad jūs arī saicināsiet ar to enerģiju, aiciniet citus cilvēkus parādiet, vai ne? Jo mums ir tik daudz rezultāti, es jums parādīšu to, kur notiks, mums ir tik daudz rezultāti, ko parādīt, vai ne, ko jūs paši sev var stiprināt ticību šim biznesam, Es jau varbūt eju pa priekšu visam, bet tad taisam runājošos tiktokus, ļoti labi strādā Latvijā, labi strādā runājuši ar TikTok. Madarai ir TikTok, kas strādā, kur pasākumiem aicina. Man arī ir TikTok, kas strādā uz pasākumiem, kur aicina. Tā kā noteikti skatāmies mūsu TikTokus, kā mēs taisīsim. Mēs arī taisīsim tagad noteikti ar Madaru abas divas. Kristers arī jaunus kaut kādus TikTokus, kur stāstam visur storijos, visur postojam, rādam šo pasākumu, kad tas notiekās. Tātad vēlreiz atgriežamies atpakaļ. Tūlīt tātad, 11. jūnijas, 6. vakarā, komanda noteikti, mēs vēl precizēsim, cikos komanda var ierasties, un varbūt pēc tam arī kaut kur visi aiziesim pasēdēt, tā kā visiem būs iespēja satikt Miguelu, satikt Sendiju, pajautāt kaut kādu jautājumu. Sākat domāt, protams, jau tagad jautājums, ko jūs domāsiet, lai partī bomba būs pēc tam partī bomba, lai jums tiešām ir vērtīga šī tikšanās arī, jo Miguels arī brauc pie jums, nevis tikai priekš jauniem cilvēkiem, protams, bet arī priekš jums. Tā kā noteikti ejam ar milzīgu enerģiju šajā visā iekšā. Šis ir pasākums, kas var izmainīt jūsu biznesu, bet līdz nepazīšanai, vai ne? It īpaši jūs esat tikko sākušas vai sākuši, noteikti metamies iekšā uz visiem 110%. Un parādīšu tādu, ja jūs redzējāt, Sendijas rādīja video sākumā to, kas bija pirms
Reku bijuši tais video. Tīpē Latvijā event aftermovie, kas bija pirms 3 gadiem, 23. gada. Tā kā tajā pašā vietā, jā, mums ir šī lielā zāle, mēs paņemam priekš pasākuma speciāli, lai jūs varat saicināt visus, ko vien jūs varat saicināt. Paskatieties, cik milzīga zāle. Paskatieties, cik būs vienkārši, kad viņa būs pilnīgi pārpildīta ar cilvēkiem, kādu jūs varat pašas kontentu uztaisīt, cik iespaidīgs šis būs. Esmu nenormāli pat excited par šo visu, par šo pasākumu un par to, ko vēl jums pastāstīs Madara. Tā kā noteikti aicinām, mēs noteikti, ja jums vajag palīdzību, jūs nezināt, kā aicināt cilvēkus, jums vajag palīdzību, rakstat mums, prasat mums ar Madaru vai nē, mēs jums pastāstīsim, taisīsim noteikti meetups, kur mēs kopā esam arī cilvēkus uz pasākumu, vai ne, taisīsim, es domāju, jā, meetups drīzāk, nekā hustle calls, bet es domāju, jā, taisīsim noteikti kaut kādas tikšanās, ka mēs kopā aicinām arī cilvēkus, vai ne, jo galvenais mērķis piepildīt zāli, 350 biļetes, ok, tuvākajās dienās mēs arī Network House chatā padalīsimies arī ar tā, pagaidīsim parādīšu to plakātu. Kur ir plakāts. Kāds ir plakāts, un mēs arī tur, laikam, es nezinu, vai kaut kas vēl jāpielabo vai nē, bet to mēs, jūs redzat vai ne? Es īstenībā neredzu, vai jūs neredzat. Super, forši. Paga. Tūlīt jums parādīšu. Es baigi pati priecīgi skatos to plakātu. Bet pagaidi, kā es varu parādīt vispār? Ja es parādu Telegram, viņš iziet ārā, vai ne? Un jūs neredzat. Jūs redzat? Tagad jūs redzat, ne? Bišķiņi. Ok, bišķiņi stūrītis, bet jā, tad šis ir mūsu plakāts. Nu, lūk, tā kā ar to mēs tur kaut kas varbūt vēl ir jāpielabo vai kaut kādas detaļas, to mēs iedosim, jums parādīsim arī noteikti. Tā kā esmu super excited, kurš ir excited, iemt čatā, vai jūs esat excited? Iemt čatā katrs septītnieks, sasūtam sirsniņas, un yes, būs riktīgi labs pasākums, vai ne? Atcerieties, tas viss ir priekš jums, Migēls brauks pēc jums, Sandy brauks pēc jums, mēs visu to daram priekš jums, lai jūsu biznesa augtu, un mēs dodam jums šo iespēju, tā kā noteikti parāda to cieņu pret līderiem, kas brauc, vai ne? Jums atliek tikai uzaicināt cilvēkus. Mēs parūpējamies par telpu, mēs parūpējamies par visu tehnisko pusi, par izmaksām, par vispār pasākumu noris, mēs par visu parūpējamies. Jūsu uzdevums ir tikai aicināt pēc iespējas vairāk cilvēkus, ok? Tātad, tagad es došu vārdu Madarai Kalnciemai, kuru noteikti jūs visi jau pazīstat. Madara Kalnciema ir super līdere, super power woman. Man ir ļoti liels prieks ar viņu sastrādāties, ok? Es domāju, mēs noteikti abas un visi kopā tiksim tālu. Tāpēc, jā, dodu vārdu Madarai. Jā, pagaid, man tev jāuzliek pa co-hostu, vai ne? That's all good. Should be all good. Okay. Hello, Let's go. Hello. So, first of all, vēlos iedot mazo shoutoutu manām meitenēm Laurai un Esterei, kuras tikko 20 minūtes atpakaļ launchoja savu biznesu un bija 40 cilvēki zvanā. It's insane, tā kā man ir liels prieks jūs redzēt arī augot. Tā kā tāda mazā atkāpīte no tā, ko mēs šodien runājam. Kristers man šušina saka, ka es pārāk skaļi runāju. It's all good, let's go. Tātad, es jums vēlos parādīt tā. Madara, please iedod screen sharingu. Tātad, viena lieta, ko mēs jums organizējam, ir pasākums. Un, jā, kā jau Madara minēja, tas būs tiešām ļoti insane. Piepildīsim istabu uz 200 cilvēkiem, tā kā tik ļoti daudz, un būs ļoti vērtīgi un forši, un brauca visi lielie līderi, tā kā izmantoja to iespēju sakonektēties ar Migelu, ar Sendiju, ar Tanīšu, es nezinu, vai Madara minēja par Tanīšu, bet reāli 3 lielākie līderi TPR, un jums ir iespēja viņus satikt tepat Latvijā. It's crazy! Tā kā noteikti invitējam uz pasākumu, paši arī nākam arī no komandas, ja jūs dzīvojat, nezinu, Liepājā vai Daugavpilī, vai nezinu, kaut kur dziļi laukos, tāpat braucat uz šo te pasākumu un būs forši sakonektēties. Tātad, par ko es jums vairāk šodien pastāstīšu, ir par mūsu incentive tripiem. Tātad. Es jums vēlos mazliet parādīt, kādos es pati esmu bijusi. Tātad es esmu bijusi 3 dažādos ceļojumos ar mūsu vai komandu Sendijas organizētos tripos, vai arī ar kompāniju. Un tātad
pašā biznesa sākumā es biju 3 vai 4 mēnešus iekšā biznesā. Es aizbraucu uz Taizemi, kvalificējos uz Taizemē, vispār otrs pasaules gals. Nevienu īsti nezināju, īsti vēl pat nesaprotu, ko es šeit daru. Bet es kvalificējos šim braucienam, un tiešām tas mainīja visu manu skatījumu. Un tad Ibiza, kas bija tieši tieši gadu atpakaļ, mēs bijām Ibizā arī ar komandu, un tad mans pēdējais lielākais trips līdz šim bija uz Dubaju, kas bija kompānijas trips. Tur bija 700 cilvēki, kas bija kvalificējušies Team Leader un Plus, Sapphire un Plus šim incentivam. Un tad, piemēram, lai iedot jums mazu ieskatu, iedot jums mazu ieskatu, tātad šis bija mūsu Ibizas trips. Mēs tur bijām arī ar Kristeru, Madaru Tampi, Sendiju, protams, šī organized. Un tad, mēs palikām šajā skaistajā villā Ibizā. Žēl bija mazliet vēl vēsi, tā kā neizbaudījām īsto sezonu Ibizā, bet tiešām ļoti forši, un visi līderi deva insane trainingus, un mācījāmies, un taisījām kontentu, un bijām uz jogu ar meitenēm brīvā dabā, which was super cool. Tā kā, insane priekš biznesa ir būt jebkurā incentive tripā, jebkurā pasākumā, kas ir iespējams. Un tad vēlos arī dot ieskatu tādā, es pati patiesībā organizēju savām meitenēm augustā pasākumu Polijā. Tātad arī ar savām meitenēm aizbraucām līdz Polijai, palikām šajā mājā, ko es arī sponsorēju meitenēm, taisījām treniņus, kontentu, gājām uz džimu kopā, sēdējām principā visas līdz kodiem 4-5 no rīta, kā tas parasti ir šajos tripos, jo labāk tu rano uz 2 stundu miega, nevis neesi klātesošs un aizēji gulēt no 9 vakarā. Tā kā šajos tripos tu principā neguli, un tu vienkārši baudi un mācies un sakonektējies citiem. Es vēlējos mazliet parādīt, teiksim, no tiem mūsu incentive tripiem, kas ir bijuši, I think that's it, un also varbūt tiem cilvēkiem, kas ir jauni komandā, kas nav bijuši, teiksim, kādos iepriekšējos pasākumos, ko mēs visi kopā organizējam. Mēs patiesībā pagājušajā gadā rīkojām 2 lielos pasākumus. Viens bija lielajā skaistajā Kempinski viesnīcā ar 100 cilvēkiem, un tad arī konventa sātā mēs rīkojām arī ar 100 cilvēkiem. Un arī šajā Kempinski pasākumā bija Miguel atbraucis, un mēs kopā taisījām, bija afterparty, tā kā noteikti arī uz afterparty pievienojamies, jo super forši. Principā tas tāds maziņš jums ieskats, teiksim, ko var sagaidīt un kādi ir bijuši šie incentive tripi, kuros es esmu bijusi, un kā mēs Latvijā rīkojam pasākumus. Tā, kas te čatiņā notiek. Ok, viss labi. Yes, 300 kā pilnīgs minimums, un tagad mēs visi strādājam kopā, visi močiem kopā. Un tad vēl viena lieta. Runājot par pasākumiem, es kaut kad iepriekš biju taisījusi arī Latvija Team Call, varbūt kaut kur ir ieraksts, bet jums noteikti nosūtīšu jums pēc tam, teiksim, kā es invitoju cilvēkus uz pasākumiem. Tā kā, varēsiet pačakot arī šo prezentāciju, tur latviešu valodā ir paskaidrots gan par 19. jūliju, bet, tas jau principā tas pats, vienkārši jānomaina datums un laiks. Un tad, mēs arī taisījām pasākumu, un tad šeit ir pastāstīts viss, kā es invitoju, kā arī ir dažādas stalking story idejas un huki, jo, piemēram, jūs varat redzēt arī šeit, šie pat bija veci vēl video, tagad arī visi video tik labi iet, un iedomājieties, jūs iepostējat, piemēram, labu runājošo video, un jūs redzat, nezinu, 15 vai 20 tūkstoši cilvēku. Man liekas, mēs pat neapzināmies, cik ir daudz 20 tūkstoši cilvēku. Tā kā šie ir ļoti, ļoti spēcīgi, un, piemēram, visi tie cilvēki, viņi dzird tavu balsi, viņi redz tevi, viņi redz tavu personību, tavu biznesu. Tā kā, ja jūs, teiksim, baidieties no runājošajiem video, to nevajag baidīties, jo tā ir, teiksim, tā atslēga bieži, kas ir vienkārši nepieciešama. Arī no latviešu TikToka. Es 1. gadu biznesā vispār netaisīju latviešu TikToku, un man Sendija visu laiku močīja, Madara, tev vajag. Man tas, nē, es negribu. Tik jau daudz cilvēku nodarbojas latviešu valodā, tā kā priekš kam man. Un tad mans bizness mainījās, tagad sāk latviešu TikTok, tā kā paldies tev, Sendija. Un visi jums iesaka, ja jums vēl nav marketeriem latviešu TikToks, tad to noteikti vajag, un jāsāk ar to būvēt, un nav jābaidās savu parādīt. Bet tātad, kāpēc es vispār runāju par incentive trips? Varbūt dažs no manām meitenēm, mēs jau varbūt kaut ko mazliet spilojām ar Madaru, kaut ko mazliet jau pateicām iekšienē, bet tātad. Mēs rīkosim incentive tripu Latvijā, 2 nakšu un 3 dienu incentive tripu Latvijā, un vēlos jums arī pierakstīt varbūt kādu datumu, laikus. Tā, who's excited?
kādu enerģiju čatā. Who's excited? Mēs taisīsim incentive tripu Latvijā. Jums nav kur jābrauc pat. I'm so excited. Labi, tā. Latvija incentive. Tātad. Šis būs no 8. līdz 10. jūnijam, pēc mēneša. Un tad 11. jūnijā, kā jau Madara minēja, mums būs events Rīgā. Tātad no 18. līdz 10. jūnijam 2 naktis, 3 dienas jums būs iespēja pavadīt laiku ar vislielākajiem līderiem, TPR, visiem Latvijas līderiem un leveloties ap biznesā tā kā nekad iepriekš. Tātad mēs visi īrēsim kādu lielu māju vietu. Šobrīd tas vēl nav līdz galam saskaņots. Mums ir dažādas opcijas, tā kā, ko mēs vēl izskatām. Mēģinam atrast vislabāko priekš mums visiem, tā kā par to vēl nāks ziņas. Bet jā, tad no 8. līdz 10. jūnijam 2 naktis mēs visi brauksim kopā, noīrēsim kaut kādu vietu un pavadīsim superīgi dažas dienas. Un tad, ko varētu sagaidīt, ir tas, ka mēs taisam a lot of content, masterminds, dažādus trainingus, gan no Miguel, Tanīšas, Sendijas, mums Latvijas līderiem, un visdrīzāk būs arī kaut kāds spa night ar kādu kublu pirti. Arī tiem, kas iebrauc, tātad visiem mūsu Austrāļiem un Miguelam mēs iedosim kārtīgu Latvian experience. Tā kā tas ir mūsu mērķis, tādu kārtīgu Latvian eventu, jo, nu, kad tad, ja ne tagad, tā kā, kad tad mēs kaut ko tādu uztaisīt, ja ne tagad, tā kā es esmu ļoti, ļoti excited, patiesībā ļoti sen patika kaut ko tādu neesmu experiencojis to kārtīgo Latvienu, un Kristaram varbūt būs, nezinu, jānopar Miguel vēl ar kaut kādām šitajām te bērza slotiņām pirtī, un jā, šašliku uzcept, nu, visu, tā kā visu pilno komplektu, plāni ir daudz, tikai tie ir jāsliek pa plauktiņiem, un tad arī drīzumā dosim info par, teiksim, kas tā ir tieši pa vietu, kur mēs paliksim, un kādām konkrētām detaļām, bet šobrīd, kas ir pats svarīgākais, vienkārši aizverat šīs te 4 dienas savā kalendārā, un nekas nedrīkst tās ietekmēt. Ja jums piedāvā cilvēks braukt uz ceļojumu, tad pasaka, nē, sorry, man ir biznesa Latvijā. Man ir biznesa Latvijā, man ir lietas, ko darīt, es nevaru, un ja tev, nezinu, mammai dzimšanas diena, tad pasaka, ok, mam, es tev pievienošos, bet man ir tālāk lietas, ko darīt. Tā kā šī būtu jābūt, teiksim, pirmie prioritātei, kur būt, un ja jūs tiešām vēlaties uzsvērt biznesu nopietni, tad tur ir jābūt. Un tad, protams, ka šim incentive tripam, kā jebkuram citam, ir arī kvalifikācija. Un, manuprāt, mēs to nespējām uztaisīt vēl mazāku. Nu, šis ir reāli bare minimum, ko mēs varējām iedot, bet arī, lai jūs mazliet papušotu ārā no komforta zonas. Tātad, lai kvalificētos šim te braucienam Latvijā, kas jums ir jādara? Ir jādabūna minimums 2 sign-upi. Simple enough, right? Minimums 2 sign-upi, un jūs spēsiet braukt ar mums un pavadīt laiku ar Sendiju, Kristaru, Miguelu, Latvian leaders, winning content, uztaisīt daudz content, uztaisīt runājušos video ar visiem, sakonektēties privāti, runāt one-on-one ar visiem līderiem. Tā kā 2 sign-upi ir, man liekas, viszemākais, ko es jebkad esmu redzējusi. I'm completely serious. Reāli tās lietas, ko mēs dažreiz ar Madaru un Kristaru daram, lai kvalificētos tripiem, ir insane. Tā kā dažreiz tie requirements, kas ir tik augsti. Tāpēc mēs arī jums vēlējāmies, teiksim, izveidot tādu, teiksim, tādā ziņā mazāku, bet tikpat vērtīgu un iespaidīgu šo te eventu, tā lai visiem ir iespēja kvalificēties, jo dažreiz varbūt jūs redzat tikai tur kompānijas lielos tripus, nezinu, Dubaju vai Horvātiju, kur jums vajag, nezinu, 40 cilvēkus komandā, jums vajag konkrētus rankus, daudz requirements ir, bet šeit viss, ko tev vajag, ir nākamā mēneša, nākamo 3 nedēļu laikā dabūt 2 sign-upus. 1 sign-ups nedēļā, un you're done. Pirmajā nedēļā tu jau vari dabūt sign-upu. Ar kuru paku tas nav būtiski, jebkura paka just 2 sign-ups. Tie var būt 2 starteri, tie var būt 2 signature, tas var būt premiums un standarts. Protams, vienmēr tēmējam uz augstākām pakām, jo, nu, that's the point, arī cilvēkiem būs vislabākā pieredze, bet tā vienalga, kas tā par pa paku. Galvenais, jā, ka jūs dabūnu 2 jaunus cilvēkus komandā, un, piemēram, ja jūs šobrīd pat nenodarbojaties ar mārketingu, ja jums nav mārketinga pieredze, tad izmantojiet savu mentoru. Mēs jau šeit tik ilgi esam, un, piemēram, ja tu šobrīd fokusējies tikai un vienīgi uz tradingu, tāpat gan jau ir kāds cilvēks, kas spētu būt interesēts šajā visā. Nezinu, tavi radinieki, draugi, kursabiedri, kolēģi, kādam šis noteikti spētu mainīt visu. Jūs varat kaut kā savas mammas reģistrēt, savas māsas, brāļus, vecāku draugus, kam tik es neesmu piedāvājis šo iespēju. Tā kā
Divi sign-upi ir nothing, un jums būs iespēja pavadīt 2 naktis, 3 dienas foršā vietā. Nezinām, vēl kur, bet tiešām būs ļoti, ļoti skaista vieta un will be big level up in business. Tā kā es vienmēr esmu mēģinājusi kvalificēties visiem tripiem, ko man piedāvā. Es vienmēr esmu mēģinājusi outranot visus. Arī patiesībā, kad mums bija pirmais pasākums Rīgā, tas arī bija ar bezmaksas biļetēm. Es, jā, tieši arī meitenēm pasākumā stāstīju, bet es vēlējos outranot līderus. Mums bija tabula ar visiem, cik katram ir invite. Man tāds, jā, viens tam līderim vairāk par man vajag atkal pārspēt. Es reāli sacentos ar līderiem. Tagad es biju mēnesi biznesā, un tāds, yes, I can do more than you guys. Tā ir tā enerģija, ko vajag. Un, jā, tu nezini, cik patiesībā daudz spēj mainīties, ja tu vienkārši 1, 2, 3 mēnešus paņem biznesu super, super nopietni. Tā kā tas arī, principā, viss no manas puses. Kvalificējamies, braucam, mums aptuveni, nezinām vēl, cik vietas būs, sākot no 10 līdz kaut kur 20 vietām. Tā kā nav arī tur, ne pat 20, ne, kaut 10, 15 vietas maksimums mums ir. Tā kā nav arī super daudz, komanda mums ir liela un first come, first serve. Tie, kas pirmie aiztaisa savu spotu, tie, kas pirmie dabūjuši 2 sign-ups, tiem arī ir iespēja, teiksim, tā pirmā pievienoties, un ja būs, teiksim, pāri, tad mēs nezinām, kā sanāks. Tā kā tur ir jāsāk riktīgs action ņemt jau šodien un jāsāk messageot jau šodien. Un, jā, tad tas, principā, viss no manas puses tālāk nodošu Kristaram. Viņš pastāstīs mazliet vairāk par Miguelu un Kristara un Džeku plāniem, kādi ir plāni priekš visiem mūsu džekiem, visiem vīriešiem. Tā kā, yes, take it over. Hello, hello visiem! Čau, čau, čau! Izslēdz ārā! Un kā var būt tik skaļi? Kā var būt tik skaļš cilvēks? Es nezinu, par kā var tik skaļi runāt. Es parunāšu tāpēc mierīgi. Bet, čau, čau, čau visiem tiem, kas mani nezina. Tiem, kas mani nezina, čau, mans vārds ir Kristers. Jā, pastāstīšu nedaudz, ko es smējās. Tā, tagad runāju ar džekiem vairāk. Čau, čau, čau visiem. Vairāk runāju ar džekiem visiem, tad arī vēlreiz publiski arī to izziņosim. Bet, džeki, 10. datumu pēcpusdienu, vakaru visiem ir jābūt aizsistem. Protams, tiem, kas vēlās, ja tu nevēlies, tad es nezinu, tad tu neesi džeks. Tātad 10. vakars ir visiem aizsis, būs kopā vakars ar Miguelu un Kristaru. Okay? Mums būs gan pasēdēšana, aiziesim uz ūdens pīpi, es domāju, aiziesim arī uz šautuvi visdrīzāk. Kopā padarīsim kaut kādas džeku lietiņas. Būs rītīgi forši, tā kā sadarīsim kaut kādas foršas lietas. Tā kā 10. datuma vakaru džeki, visi kungi, aizsitam ciet kopā ar Miguelu, mani un pārējiem jums. Iziesim visi ārā, kaut kur pasēdēsim, patrenēsimies. Parunāsim par to, kā būvēt biznesu, parunāsim, kāda ir Miguelam pieredze bijusi, nedosiet reāli, dabūsiet reāli one-on-one experience, parunāt ar reāli cilvēku, kurš pelnā vairākus miljonus, ok, un būs tiešām reāli forši. Pavadīt laiku kopā, tā kā arī džeki, lūdzu, nekautrējamies. Pirmkārt, tā ir lieta numur viens, nākamā lieta ir saprotam, lūdzu, cik ļoti kaut kādi šādi mītingi, šādas lietas var iedot jūsu biznesam, jūsu attīstībai. Es sāku attīstīties reāli tajā brīdī, kad es sāku tikties ar cilvēkiem. Es pastāstīšu vienu vispār tā out of topic, bet tipu, kas ir jādara. Vienmēr, kad ir kaut kādi komandas pasākumi, komandas tikšanās, kāpēc tu, Jankforš, I get you, and it's okay, brother, izdomāsim. Bet tā viena lieta, kas ir jāsaprot, ko es darīju un kāpēc īstenībā man izveidojās tik labs connections ar līderiem, bija tāpēc, kad es vienmēr biju tas, kurš palika maksimāli ilgi, gāju visur, kur vien varēju ar viņiem, pavadīju visas tās dienas, katru sekundi. Miguelam sendīja, tad, kad vēl viņi pa mani īsti nezināja, vienkārši staigāju līdzi tā kā sunīts, runājos, made them know me, right? Un arī tā iespējas arī parādās, tāpēc, ka cilvēki uzzina par jums, tāpēc nākam parādamies šīm tikšanām un tik ļoti attīstīsieties, un tas, manuprāt, vienkārši super pavadīt laiku ar komandu, ar vēl džekiem, savas džeku sarunas un visu kaut kādas lietas. Tā kā, manuprāt, būs tiešām ļoti, ļoti, ļoti forši. Tā kā mums vajag nedaudz Latvijā arī saņemties, mums ir reāli daudz džeki komandā, bet jūs visi esat, es arī biju, bet ļoti, ļoti klusiņi, ir nepieciešams kļūt nedaudz skaļākiem, nedaudz aktīvākiem, okay, un nepieciešams šo kungu kultūru nedaudz pacelt jaunā līmenī. Okay, es gribu arī tiešām mētiecīgus cilvēkus, ar ko strādāt ikdienā, un, manuprāt, šis būtu ļoti labs solis, lai mēs to varētu visu vairāk būvēt, darboties un tam līdzīgi. Tā kā
Principā es došu laiku arī kaut kādas 2, 3 nedēļas. Es domāju, man vajadzētu divu nedēļu laikā zināt, kuri var to laiku aizsist ciet, lai es zinātu, cik cilvēkiem ir rēķināties, lai es varu reāli saplānot, ko mēs darām. Fig viņi aizbrauksim uz paintball, vienalga izdomāsim. Pasaule, world is our oyster. Mums būs kaut kādas 5, 6 stundu pēcpusdiena vakars, tagad atbrauksim atpakaļ no incentiva, kur mēs kopā varam pavadīt gan jautru laiku, gan liederīgi pamācīties dažādas lietas, sakonektēties viens ar otru labāk un tādas lietas. Tā kā noteikti, Džeki, nedaudz sasprojamies, ir laiks bišķīt pieaugt, ir laiks pieaugt un sākt attīstīties aizvien jaudīgāk. Jā, es nezinu, ko vēl daudz pateikt. Saku, ja es būtu, nezinu, 2, 3 gadus biznesā, bet īsti vēl nāc bijis šādam, tad es darītu visu manos spēkos, lai tu varētu būt, jo tas būs reāli super. Tas būs reāli super un būs tiešām ļoti forši, tā kā saplānosim kaut ko ļoti interesantu, lai varam kopā, kā jau minēju, gan treniņus gan uztaisīsim treniņus, gan dažādas šādas lietiņas, tā kā būs reāli foršs vakars, tā kā Džeki, esam. 10. datums pēcpusdienā arī aizrakstam sev ciet. Dodat ziņu privāti par tiem, kas būs. Es došu 2 nedēļas, došu 2 nedēļas laika, lai varam pateikt, ka būsim, nebūsim, lai es zinu cilvēku skaitiņu, ar cik cilvēkiem rēķināties, dažādām rezervācijām un dažādām lietām. Tā kā tas viss ir jāorganizē laicīgi un tā kā būs rītīgi forši, manuprāt. Īpaši kaut kāds šautuvi, tie, kas nav bijuši šautuvi, it's so fucking amazing, guys. Tā kā tas ir tiešām tik ļoti peak male experience evening uztaisīsim, es jums apsolu, būs reāli forši. Būs rīktīgi stilīgi. Miguelam arī viss šīs lietas ļoti patīk. Īpaši vēl ar cigāru evening uztaisīsim. Da vienalga, izdomāsim. Yes, exactly. Shoot gun, saku, es Miguelam vienmēr, kad viņš saka, ka viņš brauc uz Latviju, saku, we'll do couple of activities in Latviju. Kāpēc, pieņemsim, Miguelam ļoti patīk braukt uz Latviju? Tāpēc, ka es zinu, kas viņam patīk, un mēs ejam pie tādām vietiņām. We do guns, we do cigars, and we go gym and fight. Aiziesim, varbūt, nezinu, maybe boxing session we'll do together. Izdomāsim. Visu kaut ko var sadomāt, visu kaut ko varam izdomāt. Tā kā būs rīktīgi forši, Džeki, būs foršs vakars. Un I join. No, Sandy, no woman allowed. You get beat up. No, I'm joking. We can make women come and see how we fight. Maybe or something. Izdomāsim. We'll see. Tā kā sadomāsim, bet Džeki, davai sasporomies, būs foršs vakars. Esam tur, un jā, tas no manis viss. Es dodu vārdu Sandijai. Sandy, where are you? Are you here? You're here, I think. Fantastic, laughing. Pirmkārt, davai, ziniet, kā, pagaid, šitā neieskrastā. Ziniet, kā mēs esam 30 cilvēku, man vajag bišķīt ovācijas čatā priekš Sandijas, because, bļāviens, jomajo, what she's doing on a day-to-day basis, what she's doing on a weekly, monthly fucking basis, tik liels respekts kā pret Sandijas, nezinu, vai man ir pret vēl kādu cilvēku pasaulē on the things she's doing. Just a ridiculous person, mentor, and now just reāls prieks tev saukt arī par draugu, and it's just amazing, that you were here in Latvia, you're also gonna be here, so take it away, Habibi. Hey, amazing. Čau visiem, prieks būt šeit ar jums. Un jā, man prieks sadarboties ar Kristēru un abām Madarām, un arī jums visiem pārējiem, un ka jūs esat mūsu komandā, man ļoti liels prieks. Gribu, lai arī jūs liekat sev justies kā mājās, gribu, lai jūs arī nebaidieties visur iesaistīties. Jo arī kā es ar Kristēru runāju vienu dienu par to, kā viņš nonāca tur, kur viņš šobrīd ir, vai ne? Mēs vienreiz par to runājām, vai ne? Kā es atceros, ka viņš bija jauniņš šajā biznesā, es viņu īsti tā kā nebija sakonektējusies, viņš bija kaut kur komandā tur tālāk bija, vai ne? Un es ar viņu pat taisno baigi nestrādāju, bet kā Kristers pats izsitās, bija tas, ka viņš pats nebaidījās visu uzņemties, organizēt vai iesaistīties, nāca uz komandas pasākumiem, pēc tam beigās jau pats iemet čatos, davai tiekamies, kas grib satikties, patreidot, kas grib, tā kā pats paņēma iniciatīvu veidot, tā teikt, connections ar cilvēkiem. Un arī sevi izliekot priekšā, tā arī vienu dienu es viņam pazvanīju, pateicu, čau, Krister, es tev esmu pamanījusi, es redzu, ka tu baigi tur kaut ko ņemies, liels respekts, ja tev kaut ko vajag, es tev palīdzēšu, es gribu strādāt cilvēkiem, kas iet šim visam nopietni klāt, un tāpēc viņš arī šobrīd ir tur, kur viņš ir, kad viņš pats sevi pierādīja, tā teikt, un nebija tā, ka mēs mentori viņam likām, davai, Krister, dari kaut ko. Nē, tur tā lieta, kad ir atšķirība no līderiem un biznesa cilvēkiem, un tā, nerūpīsnības darbiniekiem, pirms tāda mentalitāte, ne? Pirms, ja tu ienāc šajā online biznesā, ja tu gribi, pieņemsim, sasniegt un daudz ko šajā biznesā arī kaut kā, runājot par community vai leadership, runājot par biznesu vai neveidošanu, tad jāsaprot to, ka arī tāpat arī es
pati gāju uz saviem mērķiem, neskatoties apkārt uz mentoriem. Es mentors izmantoju, bet es biju tā, kas noteica, cik es ātri iešu, cik es daudz likšu par sevi zināt visiem. Es pati gāju un uzdrīkstējos ņemt savu atbildību par savu biznesu. Un tas ir tas, ko es jums arī dot, gribu tā teikt, aicinājumu, nebaidīties, iesaistīties. Arī reiz kaut ko pašam gribās kaut kādas idejas ieteikt vai sakonektēties ar cilvēkiem. Tā kā, jo tas ir tas, kā tika arī Kristus pamanīts, vai ne, ar savu, tā teikt, darbu, ar savu iniciatīvu, un tas ir tas, kas ir tā līderības prasme, un tas nenāk viegli, protams, ne tā teikt, mums visiem sākumā ir bail, bet mēs neviens neesam special, mēs vienkārši paši izlēmām, ka mēs gribam kaut ko sasniegt ar šo biznesu, un arī pēc tā gājām, vai ne? Tā kā tas tāds mazs storytime par Kristu. Bet jā, tā arī pat Madara Kalnciem arī viņa man neatnāca biznesā pa taisno pie manis, vai ne? Arī viņa strādāja, ieveda iekšā meitenes, kuras vairs nav biznesā, un viņa arī vienkārši vienu dienu atnāca man, Sandy, ja tu arī man lūdzu palīdzēt, es gribu šo biznesu ņemt nopietni. Un zin kā, man šitādi cilvēki, es katru dienu 20 miljonus cilvēku dzirdu, Sandy, es gribu, es darīšu, ne? Bet kā es izvēlos, ar kuriem cilvēkiem es strādāju, ir pēc viņu darbu ētikas. Viņi man parāda, ka viņi tiešām to vēlās, vai ne? Jo man nav vēlmes iet kādu tā teikt motivēt, vai tev šito vajag darīt, es tev tā kā mamma tūlīt tev ar karoti mutē likšu. Nē, man gribās strādāt pašu motivētiem cilvēkiem, un ja es redzu, ka cilvēkam ir tas hunger, tas viss, kas ir vajadzīgs. Ja man atnāk cilvēks, un pie manis pasaka, es gribu darīt jebko, un arī tiešām dara, nevis, ka man katru nedēļu jājautā, nu, tu kaut ko izdarīji, nu, kur ir tavs accountability? Es reāli nerakstīšu vairāk tam cilvēkam pēc nedēļām. Nu, reāli es nerakstīšu, tāpēc, ka man nav laika, bet tas nav nekas pret to cilvēku. Tas vienkārši ir man kā uzņēmējiem, kuriem ir komandā 1000 cilvēku, tikai tev ir kaut kā jāizceļās. Un tas vienkārši, nu, tā teikt, esmu diezgan tieši par biznesu runājot, ne? Un es parādu vienkārši konkrētus piemērus, kāpēc tie cilvēki, nu, tā teikt, tur, kur viņi ir, vai ne? Jo Madara arī pati nāca uzbāzās man, un tad arī mēs sākām kopā strādāt, un arī biznesu, un 10 zvanus, atceros, es aizbraucu uz Latviju, dzīvoju 2 gadus apkārt, domāju, es tūlītās tagad izbaudīšu Latvijā vasaru, esmu savu naudu nopelnījusi, negribu strādāt. Rīgā, Jūrmalā, Samera, Madara, man lika visu vasaru sēdēt zvanos. Es domāju, es nošaušu Madaru. Bet redziet, man prieks ar Madaru. Madara uzbūvēja savu biznesu, vai ne? Tā kā ir dažādi šādi piemēri, vai ne? Tā kā tas viss nāk no jūsu darba etikas, un ja jūs gribēsiet šo visu ņemt nopietni, mentori palīdzēs, vai ne? Tā kā tas ir tas, ko man nav tas, kad potenciāls cilvēkā, bet es strādāju tiešām ar tiem cilvēkiem, kas parāda to, ka viņi dara to, ko viņi saka, ko viņi grib darīt, vai ne? Un, protams, jo vairāk tu to izrādīsi, jo vairāk arī mēs palīdzēsim, vai ne? Bet tas tā. Tas gribēja pastāstīt par atšķirības ar cilvēkiem, vai ne? Kas tiešām tā kā uzņemās iniciatīvu. Un ko es vēl gribēju pateikt par šo visu pasākumu, esmu ļoti excited, jūs visi satikt, vai ne? Un arī jau, kas nedara mārketingu, dara mārketingu, tā vienalga. Treidojiet, mācieties produktus, es gribu visus redzēt pasākumā, ok? Jūs visi esat komandā, un es tiešām aicinu jūs visus atnāk, sakonektēties, pavadīsim foršu laiku. Ja jums ir draugi, paziņas, varbūt uzaicināt, vai ne, lai atnāk. Būs forši, domāties 300 cilvēku, uzsitam foršu enerģiju. Iemācīsim cilvēku par pareizu domāšanu, par investīcijām, tradingu, kā sasniegt savus mērķus, tajā visā pastāstīsim arī par šo iespēju, vai ne? Un ja jums ir kāds draugs, draudzene, atvedat, viņi gribēs pievienoties, nopelnīsiet komisiju. Super, vai ne? Un ja ne, pavadīsiet labu laiku, tāpat tās kaut ko iemācīsieties tiešām zinu, ka no Migala, no Krista taču iemācīsieties kaut ko no meitenēm, vai ne, 100%. Tā kā esam tajā pasākumā, un tā nīša būs pareizi aizmirst, tā nīša meitene, ko es pat esmu mentorējusi, viņa man pievienojās komandā gandrīz jau 4 gadus atpakaļ. Austrāliete, un viņa, kad man pievienojās šajā biznesā, pievienojās personīgi man uzrakstīja no TikToka, viņa man vienkārši sākumā mācījās universitātē par juristi, un tā pašā laikā viņai bija pusslodzes darbs. Pēc 6 mēnešiem šajā biznesā viņa pameta darbu, nodarbojos tikai ar šo biznesu pilnu laiku, un paralēli mācījās universitātē. Tagad pagājušo vasaru meitene pabeidza pa juristu, izmācījās, un jau biznesā pelna vairāk kā 10 000 mēnesī. Sasniedza ranku, pabeidza universitāti, un tajā pašā laikā tajā pašā mēnesī sasniedza mārketingā ranku, kas izmaksā līdz 15 000 mēnesī. Meitenei 23 gados. Ja? Un tas ir parāda to, ka viss ir iespējams, un tā nīša, jā, šobrīd vada lielāko komandu Austrālijā, kas ir ļoti spēcīgi, un man ir tā teikt arī labā roka biznesā, kopā strādājam. Un viņi ir sekojusi manai sistēmai, visu, ko es viņas apmācījusi, un to izdarījusi. Man ir tā teikt, tā kā, un ja es zinu, ka viņi ir liela mērķa, lielas ambīcijas, tā kā būs forši un sakonēties arī cilvēkiem, kas tiešām šo visu ņem nopietni.
jo viņa šobrīd to visu dara, viņa arī neaizgāja tālāk par juristu strādāt, un viņai stāv 50,000 kredīts, tā teikt, vai ne? Nu, kredīts samaksāts par 50,000 samaksāts par studijām, bet viņi izvēlējās turpināt šo karjeru tikai tāpēc, ka viņi redz šo kā īstu karjeras reālu iespēju, vai ne? Nevis tikai kā mazu side hustle, tāpēc jums arī ir jāsaprot to, ka, jā, jūs varbūt mācāties treidot, jums mērķis varbūt nopelnīt, nezinu, papildus naudu, bet es jums arī gribu parādīt to, ka no šitā visa var izveidot reālu karjeras iespēju, tā, ko to ir izdarījis Tanīša, meitene, kas sekoja vienkārši manām norādēm, kopā strādājām, un tagad jau pat neaizgāja tālāk pa juristu, bet dara šo visu, pelna six figures, un ceļo arī pasauli, tā teikt, un ja šis viss ir tiešām nākotne, un ka viņi to nedara kā mazu side hustle. Gribu jums arī paplašināt to redzesloku, kas šo iespējams ir, vai ne? Un, jā, tad iespējams, varbūt vēl būs kāda atbrauks ciemos, redzēsim, kas man brauks līdzi, bet es gribu, lai es esat tur, būs baigi forši, un tajā incentīva arī, tā kā mēs būsim, tas tā kā būs, tas nenosaukšu tāpat īstu incentīvu, tā kā nedomāju, ka būs, ka mēs tur taisim Turcijā, ka mums ir nenormāli, viss kaut kas tur būs crazy, tas vairāk tāda pasēdēšana, satikšanās, nevis tur apmācības, ne? Tas nebūs tāds incentīvs, ko jūs tur iedomājaties, nezinu, tur, jā, no šitā kompānijas, ka mēs tur uz Dubai bijām. Tas būs Latvijā kopā pasēdēšana, satikšanās, apmācības no biznesa, vai ne, labi pavadīt laiku, uzbūvēt attiecības. Un pieņemsim, es gribu jums tiešām sevi izaicināt, un kas ir pierakstīt divus cilvēkus. Tā vienalga kaut vai mazāko paku 99, nezinu, mamma, tētis, Dan. Sliktākajā gadījumā, jā. Vienalga, es negribu jums ierosināt to slikti tā teikt, vai ne? Bet tiešām pacenšamies. Man liekas, tas ir ļoti reāli iespējams. Divi cilvēki draudzenes, nezinu, uztaisīt webinārus, launch calls, pareklamējot sociālos tīklos. Saku, teicu, cilvēki, pieņemsim, ir draudzenes, nezinu, kur grib parādīt šo biznesu, vai interesē, tad zvanu ar savu mentoru, nezinu, Kristers Madara, vienalga, kas te ir par mentoriem, vai ne, palīdzēs. Vai, pieņemsim, jūs nedarat to mārketingu, vai darat mārketingu, aiziet pie mentoru, ko man labāk darīt, lai es dabūtu tos 2 sign-ups, ko ieteikt, vai ne? Tā kā es ieteiktu to tiešām paņemt nopietni, būs baigi forši, un tad arī džekiem, vai ne, pieņemsim, jums arī es ieteiktu. Es gribu, lai mums arī džeki nāk, vai ne, uz šo pasākumu, to incentīvu, ne, 2 dienas, ka mēs būsim kopā, un tad tālāk 10. arī ejam uz forši jums ekskluzīvi iespējas, tā iedomājas, ka būtu baigi forši jums arī pašiem saknektēties, ne, izveidot attiecības vairāk cilvēkiem šajā biznesā, lai mums ir līdzīgi domājoši, ja jūs tikai arī treidojat, ne, kas ir forši un sakneties Miguel, kuram 10 gadu plus trading pieredze, ļoti spēcīgs vīrietis, vai ne, tā kā es ieteiktu izmantot to iespēju, un tad pēc tam, pēc pasākuma, pavadīsim foršu vakaru visi kopā, vai ne, tā kā tādas iespējas bieži nenotiek, tā kā es domāju, ka būtu forši jums visiem tur būt. Tā kā atliekam datumus, ierakstam jau kalendārā, vai ne? Un es ticu, ka jums visiem patiks, ja jūs nevienu nepazīstat, ir iespēja iepazīties, un es tiešām ticu, ka būs forši, vērtīgi, un tā kā, jā, tiekamies. Tas būtībā viss no manis. Varbūt kaut kas man svarīgs bija jāpasaka, es aizmirsu. Es tikko atlidoju 5 stundas. Pasīšu, ko nerakst. Ok. Nu, labi. Neko neaizmirst. Nu, davai, tad būs viss pagaidām no manis. Tad mēs iesūtīsim jums detaļas čatā, iesūtīsim plakātu ar Eventbrite linku, kur, pieņemsim, pasākums būs bez maksas. Vienkārši, kas mums būs jādara, pieņemsim, jūs kāds pasaka, jādavai es nākšu. Ok, nosūtīju to linku, Eventbrite, var reģistrēties, lai būtu savu vieta. Un tad pasaka, lai atsūta savu screenshot ar confirmation, kad ir tās biļetes, lai tu zini, ka viņi ir reģistrējušies. Un tad mēs uztaisīsim arī countdownu, tā kā liksim, cik mēs cilvēku esam uzaicinājuši, būs katram tas vārds, ne? Nezinu, uztaisīsim tabuliņu, un varbūt tās, ja būs kāds top inviters, kaut ko izdomāsim. Izdomāsim kaut ko special top, kurš pārdos vairāk biļetes, izdomāsim kaut ko foršu. Nezinu, izdomāsim. Mošku brokastis ar mani Miguelu. Izdomāsim kaut ko. tas, kurš vairāk biļetes pārdos, nevis pārdos, bet uzaicinās vairāk cilvēks, izdomāsim kaut ko ekskluzīvu. Jā, tā kā, lai mazliet jums arī tāda competition, mazliet, vai ne? Tad to mēs iemetīsim arī čatā, kur katru biļeti, bet biļete, kas skaitīsies, ka viņa pārdota, ir tikai tad, ja mums ir screenshots, vai ne, kad cilvēks ir piereģistrējies un ka būs. Un arī vienmēr sakam, ok, pieņemsim, pasaka, ka, tur droši vien ņemt draudzenes līdzi, vai ne? Ja droši var ņemt vienu, nezinu, plus, tā kā, ja tev kāds nāks, viņam arī jāreģistrējās, un pasaki man, lai tu zini, kad viņam nāks viens plus, nevis vienkārši nosūt linku, un tad neko nezinu, vai viņš būs, nebūs, bet arī es komunikācijā ar to cilvēku, vai ne, kaut vai sagaidu viņu tur vienalga, ja? Un tad tas ir tas, un tad mēs iemetīsim to linku, un arī detaļas par visiem pārējiem, visu pārējie nāks, arī par to māju, kur mēs konkrēti paliksim, kaut kur meklējam, mums bija viena novakota, bet beigās
Sandija paskatījās, un Sandija pateica, ka viņa tur nebrauks. Tad, sorry, atvainojos Madaram. Es viņām sabojāju visu balīti. Sandija ienāca čatā un paskatījās un pateica, ka negribu tur braukt. Tā kā, diemžēl, mums bija jāmaina plāni, un viņas droši vien mani novākt grib, bet būs meklējumi vēl īsto vietu, kur man arī patiks. Tā kā atradīsim kaut ko foršu pie Rīgas. Nezinu, kurā Latvijas galā, bet centīsimies pie Rīgas kaut ko. Tā kā, jā, pavadīsim labu laiku kopā. Un tas viss no manis. Tā kā, čau, čau!